un ko pieprasījums pēc obligācijām nav universāli augsts, vai ne? Un to mēs šodienas ziņā redzējām, ka Prešesnama projekts palielina obligācijas kupona likmi no 9 uz 10%. Un tur pašā pamatojumā rakstīts, tur ņemot vērā pieprasījumu un tirgus apstākļus, es to interpretētu un tulkotu pat tieši to, ka nebija pietiekams pieprasījums par šādu likmi. Tālāk jāskatās ir to, kā sanāks ar lielāku likmi. Ja ir izdarīts mājas darbs un ir apkopot lielie investori, kuri ir gatavi pa mazliet lielāku likmi saguldīt, tad viss ļoti labi. Ja nē, dzīvosim, redzēsim, tad būs interesanti. Bet kur privātiem investoriem ir tas tāds lielais drauds, un viens tāds nesens piemērs ir. Pirms laika bija tur viena obligācija, kuriem neizdevās savākt pietiekamu līdzekļu apmēru, cik visai emisijai bija nepieciešams, un viņi paņēma tik līdzekļus, cik bija pieteikušies. Pēc tam līdz iepriekšējās obligācijas dēšanai nesanāca savākt nepieciešamos līdzekļus, un kas notika? Notika tas, ka ir defaults visām obligācijām. Es nesaku, ka tas būs šajā gadījumā, bet vienkārši tas ir jāņem vērā privātiem investoriem, jebkuram investoram to, ka ar obligācijām arī tā var gadīties, un tāpēc ir viņas ļoti rūpīgi jāvērtē, īpaši tā, ka tik liels plašs piedāvājums, kārtīgi jāapskatās, jāizvērtē, kuru man ņemt, kuru neņemt, un pašam jāvērtē.